Auga augšanas regulātoru lietošana ir bijusi aktuāla, un skatoties pēc sēņu potenciāla, tā noteikti būs aktuāla arī šajā sezonā. Regulātoru galvenais uzdevums ir īstenāt augu. Loģiski, bet kā tieši tas tiek īstenots, to aplūkosim turpmākajos slaidos. Augu visā tā veģetācijas laikā regulē hormoni, fitohormoni. Tie ir auksīni, giberlīni, citokinīni, etilēns un apcikskābi. Auga augšanu tieši stiepšanās garumā ietekmē 2 no šiem hormoniem. Tie ir auksīni un giberlīni, bet konkrēti runājot par regulātoriem, ir jāpieskarās tieši pie giberlīna kā hormona, jo tas ir vienīgais hormons, ko mēs spējam ietekmēt ar šiem auga augšanas regulātoriem. Un, lai mazliet vairāk saprastu, kā tieši šie regulātori strādā, ir jāizprot šis giberlīna princips. Giberlīns kā hormons augā atrodas visu laiku, bet pārsvarā tas ir neaktīvs un tas aktivizējās tikai noteiktās auga attīstības stadijās. Kviešiem tas notiek stiebrošanas sākumā, tas respektīvi nozīmē tajā brīdī, kad stiebriņš sāk stiepties augšas, tas nozīmē, ka giberlīns jau ir aktīvs. Atgādinot tīri no bioloģijas viedokļa, kviešus veido miljoniem šūnu. Un katra no šūnām satur dažādus organoīdus. Lai šis giberlīns pārveidotos no neaktīva uz aktīvu giberlīnu, viņam ir jāiziet cauri sarežģītam ķīmiskam procesam, ko sauc par giberlīnu biosintēzi. Un šī biosintēze šajā šūnā notiek 3 posmos, 3 atsevišķos orgānos. Tā sākās plastīdās, 2. posms turpinās endoplazmatiskajā tīklā, un noslēdzošais posms jau notiek citoplazmā. Izejot cauri pa katram posmam, tas ir tiešām sarežģīts ķīmisko reakciju kopums, kuru rezultātā tad no šī neaktīvā giberlīna izveidojas jau aktīvi giberlīni, bet mans mērķis šodien nav rādīt un iedziļināties tik sīki ķīmijā. Būtiskāk ir saprast tiešām, ka šī giberlīna biosintēze notiek 3 posmos un ka tā ir ķīmiska reakcija. Kā tas iet kopā ar auga augšanas regulātoriem? Arī auga augšanas regulātoru darbīgās vielas ir ķīmiski savienojumi. Populārākās no tām ir chlormekvāta chlorīds, uz kā balstās cikocels, mepikvāta chlorīds, kalcija proheksadions, uz kā balstās medeks maks, medeks stop risinājumi, kā arī etiltrinekspaks, uz kuru balstās modusi, neksas un visi citi analogie risinājumi, kuriem, teikšu godīgi, es nezinu visus šos analogos risinājumus, kas ir tirgū. Kādēļ tad veidojās šīs atšķirības uz lauka, lietojot vienu vai citu risinājumu? Tā atšķirība ir, kurā no šiem giberlīna biosintēzes posmiem katrs no regulātoriem, jeb katra darbīgā viela strādā. Un tā darbīgā viela, kā chlormekvāta chlorīds, kas ir cikocels, tā strādā uz šī giberlīna biosintēzes pirmo posmu. Tas nozīmē, lai tas veiksmīgi veiktu šo īstenošanas efektu, tam augā ir jābūt ļoti agri. Pirms šī giberlīna biosintēze patiesībā ir īsti sākusies un pirms šis pirmais mezgls sāks stiepties uz augšu. Savukārt tādas darbīgās vielas kā kalcija proheksadions un etiltrinekspaks strādā jau uz šajā 3. posmā, kad šī giberlīna biosintēze jau praktiski ir noslēgusies. Tajā brīdī, kad mums sāk stiepties šis pirmais mezgls uz augšu, tajā brīdī ir iespējams apstādināt augu ar kalcija proheksadionu vai etiltrinekspaktu. Tālāk no teorijas pārējot uz praksi, kā tas izskatās uz lauku, jo loģiski, ka uz lauka mēs neveiksim tur mikroskopu pētījumus. Tīri elementāri saprotot agri pavasarī, kad mēs tiekam uz lauka ar smidzinātāju, pārgriežot šo kviešu stiebriņu, skatāmies, ko dara šis pirmais mezgls. Ja viņš vēl nav sācis virzīties uz augšu, tad šādā attīstības stadijā vēl ir iespējams iet ar to pašu cikocelu un iegūt labu īstenošanas efektu. Tomēr kā tas notiek pēdējos gados, kad patiesībā tajā brīdī, kad mēs tiekam uz lauka ar smidzinātāju, 2-3 dienas vēlāk pārgriežot jau šo kviešu stiebriņu, pirmais mezgls jau sāk virzīties uz augšu. Un šādā attīstības stadijā mūsu rekomendācija ir lietot jau risinājums, kas balstās šī kalcija proheksadiona bāzes, vai nu medeks top vai medeks maks.
Abi no šiem risinājumiem satur divas darbīgās vielas. Medextop risinājumā Medextop satur mepikvāta chlorīdu un kalcija proheksadionu, savukārt Medexmax satur kalcija proheksadionu un etiltrinekspāku. Abus risinājumus vieno tieši šī darbīgā viela kalcija proheksadions. Un loģisks jautājums, kas arī man ienāktu prātā, kādēļ mums lietot tieši Medexus ar kalcija proheksadionu, ja lūk pāris slaidus iepriekš rādīju arī, ka tas pats etiltrinekspaks taču arī strādā uz šo biosintēzes pēdējo posmu, apstādinot jau aktīvo giberlīnu. Abām šīm darbīgajām vielām, gan kalcija proheksadionam, gan etiltrinekspakam, lai tie strādātu, tiem ir nepieciešams iziet šo aktivizācijas posmu. Un atšķirība ir tieši tā vieta, kurā tas notiek. Kalcija proheksadions aktivizējas tūlīt nonākšanā saskarē ar ūdeni, respektīvi tas notiekās jau smidzinātāja tvertnē, tikko kā mēs nosmidzinām lauksa medeksu, tas tūlīt veic savu īstināšanas efektu. Kamēr etiltrinekspakam, kā darbīgai vielai, te vispirms ir jānonāk augā un tikai tad saules un temperatūras ietekmē tas tiek aktivizēts. Un šis ilgums var aizņemt līdz pat nedēļai. Ko es ar to vēlos pateikt? Ja jūs lietojat savos laukos modusus un visus šos, negaidiet tūlītēju īstināšanas efektu. Vēl viens populārs jautājums, kas ienāk pēdējos 2 pavasarus, kas ir turbo un vai man ir nepieciešams pie Medextop pievienot turbo. Turbo ir amonija sulfāts, un šis risinājums tika izveidots tieši saimniecībām, kuras saskarās ar cieta ūdens problēmu, jo cietā ūdenī ir problēmas atbrīvot tieši šo kalciju jonu. Pievienojot šim aizsījumam turbo, amonija sulfāts reaģē, attiecīgi veidojās kalcija sulfāts, un šis proheksadions atbrīvojās. Un teikšu piemēru no Lietuvas un Igaunijas. Lietuvā un Igaunijā Medextop tiek tirgots tikai kopā ar turbo. Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ viņi tā dara, jo pirmkārt tā ir iespējams samazināt regulātora izmaksas, jo ar Medextop lietojot kopā ar turbo, ar zemākām devām ir iespējams iegūt līdzvērtīgus īstināšanas efektus, kā tas iepriekš bija ar Medextop risinājumu, solo risinājumā ar augstākām devām. Prezentācijas noslēgumā iziesim cauri vēl mūsu rekomendācijām tieši regulēšanā ziemas kviešiem. Mūsu rekomendācija kā pirmo regulātoru pavasarī ir tiešām nesteigties uz lauka, sagaidām, kad šis salnu periods pāriet, un tad attiecīgi ejam, kā pirmo smidzinājumu veicam ar Medexmax. No 0,3 līdz 0,5 kg uz hektāru pielāgojam šo devu attiecībā no sējuma potenciāla. Kā otro no regulātoriem ir iespējami 3 varianti, vai nu turpinam ar to pašu Medexmax, vai nu Medextop, vai iepriekš pieminēto Medextop plus turbo. Un nonākot pie 3. auga augšanas regulātora, mans mīļākais teikums, tā kā uz doto brīdi mēs vēl nezinām, kādi laikapstākļi būs tajā brīdī, kad kviešiem būs iznākusi karoglā pārā. Ja būs pietiekami silts, mitrs un būs tā baža, ka šie 2 regulātori var nenoturēt kviešus stāvot līdz pat kulšanai, tad šis attīstīt karoglapī pēdējais brīdis, kad ir iespējams vēl veikt apstrādi ar 3. auga augšanas regulātoru, un mūsu rekomendācija šādā gadījumā būtu izvēlēties terpālu. Kā saka, kad dodās makšķerēt neasakas, tad es regulātoru prezentācijas noslēgumā novēlēšu šogad neveldri. Paldies!